Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Šodien studijā neparastā sastāvā klāt nevarēja būt Reinis, bet studijā es neesmu viens. Man ir 2 viesi, tā kā skaits 3 nemainās, un varbūt es palūkšu katru no jums iepazīstināt ar sevi. Sāksim. Sveiki, es esmu Ojārs Stūre, krīžu vadības treneris, konsultants. Par to, ko tas nozīmē, mēs pēc brīža, un pie mums ir... Jā, Vitālijs Rakstiņš, sveiki. Šeit jau vienreiz bija, tad man nosauca par noturības drošības speciālisti. Aha, jā, mēs toreiz vienojamies ar tiem ekspertiem, mēģinājām izvairīties no vārdiem. Tā mums ir tā raidījumā, ja? Sāk parādīties cilvēki, kur šeit ir otro reizi. Nezinu, par to priecāties vai bēdāties. Mēs būtu, protams, priecīgi, ka par šīm tēmām runāt plašāks loks, bet to speciālistu, drošības speciālistu mums nemaz nav tik daudz, vismaz tādi, kur ir gatavi mums runāt šiem te kara kurinātājiem, cilvēku baidītājiem. Ja? Tad mēs priecājamies, ka Vitālijs atkal ir šeit, un patiesībā, kā lai viņš nebūtu šeit, ir vēl viena rokas grāmata. Tie, kas mūsu raidījumu klausās, zina, ka Vitālijs ir tas cilvēks, kurš bija uzrakstījis pretošanās rokas grāmatu, jā, par kuru, ja kāds nav dzirdējis, tiniet atpakaļ, mums ir atsevišķa saruna šeit pat, bet tagad būs vēl viena rokas grāmata, ko Vitālijs ir līdzautors, ja? Un par to mēs arī parunāsim. Bet varbūt sāksim ar stāstu par to, kas ir tā organizācija vai tā sabiedriskā organizācija, cik es saprotu, ko jūs abi šobrīd pārstāvat. Kas tas ir, ar ko tas nodarbojās, lai būtu skaidrs, kāpēc mēs... Jā, tā ir tāda Ziemeļvalstu noturības organizācija. Tā ir nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar noturības jautājumiem gan uzņēmumu līmenī, gan valstu līmenī, gan arī tīri individuālā līmenī. Tas pamatmērķis ir veicināt cilvēku, organizāciju un valstu noturību iepretim dažādām krīzēm, negaidītām situācijām, kritiskiem momentiem. Tas vārds noturība, tas ir viens no tiem, godīgi sakot, man viņi tādi triggeri, ja, šitie modernie visādi vārdi. Varbūt, kā vēl var pateikt noturību, lai tā cilvēki no bauskas saprot? Tā ir gatavība. Tā ir gatavība būt gatavam. Tas ir tas, ko tas nozīmē. Būt gatavam kaut kādiem negaidītiem momentiem, kritiskiem notikumiem. Jā, bet par ko? Kas ir fokus? Kāpēc tas ir radies? Kas tas ir nesen un kāda no tā ir vajadzīga? Tas ir radies salīdzinoši nesen. Cik ir? 2 gadi, vai ne? 2 gadi ir pagājuši, kopš šo organizāciju radīt, bet tie speciālisti, kas tajā organizācijā ir apvienojušies, tie katrs tur strādā savās nozarēs un savās jomās jau daudzus gadus. Bet, piemēram, kādi speciālisti, kas tie ir kaut kādi? Tie ir cilvēki, kā Vitālijs, kas saistīti tieši ar noturības jautājumiem, ja, vai ar gatavības jautājumiem. Tie ir cilvēki, kas vairāk fokusējas varbūt uz krīžu pārvarēšanas apmācībām, kā es, piemēram. Ir risku vadības speciālisti mums ir kiberdrošības speciālisti, mums ir komunikācijas speciālisti, respektīvi visas tās sfēras un kvalitātes, kas ir nepieciešams tieši krīžu pārvarēšana. Mums ir arī dažādas sabiedriskās iniciatīvas, kā piemēram šī te grāmata, par ko mēs šodien runāsim. Tā ir tāda sabiedriska iniciatīva, un to var dabūt pa velti. Ja? Un ir arī pakalpojumi, ko mēs sniedzam kā pakalpojums par atlīdzību. Tā kā tas viss ir kopā. Vai tam ir konkrēts sakars šīs te organizācijas radīšanai un viņas tam saturam, ar ko jūs nodarbojaties tieši ar karu? Tas notika, protams, kara laikā, attiecīgi, un daudz jautājumu aktualizēs kara laikā esot, bet tas pats jau nosaukums jau, kas civil, ka mēs negribam skatīties tīri militāris, jo tur ir katrai valstī ir bruņoties spēki un tā tālāk. Ja. Šis ir vairāk to, ko var darīt civilā sabiedrība, primāri arī uzņēmēji, kā sagatavoties dažādu veidu apdraudējumu, tostarp arī karam, bet ne no aizsardzības ministrijas skatpunktā, jo viņi atbildīgi par to, mēs negribam list viņu kompetenci, bet tas drīzāk to, ko industrija, nevalstiskais sektors, kopienas var nest kādu labumu valsts drošību, aizsardzību tā tālāk. Labi, tad ir ideja, ir speciālisti, dažādi jomu speciālisti veido visādas organizācijas, bet dažreiz tās ir tādas, ar domu, mēs te uztaisīsim organizāciju un tad domāsim, varbūt kādam to vajag. Kā ir, uzņēmumi ir par kaut ko sabijušies un uztraukušies un viņi gribēja, bija tas tirgus tam visam vai
kā tā loģika? Es domāju, ka tas bija apusē, runājot par pieprasījumu, jā, mēs šobrīd jau aktīvi strādājam ar uzņēmumiem, un ne tikai ar uzņēmumiem, arī ar organizācijām, valsts iestādēm. Šobrīd strādājam, apmācam tieši apmācību jomā. Bet tas ir noslēpums, var nosaukt kādas, kuras jau kaut kā nopietni to skatās, vai tas ir tāds tā kā iekšs? Nē, tas ir, varētu mēs nosaukt nozars, tās ir bankas, tā ir kritiskā infrastruktūra, tās ir arī tāda veida iestādes, kas atbild par mūsu garīgajām mantām, teiksim tā. Jā, muzeja, piemēram, vai kaut tāds, piemēram, ja? Nosacīt. Jā, nosacīt. Jā. Tā kā jā, tas ir tas organizācija spektrs ir visplašākais, kā tie, kas šobrīd, kā teikt, par to domā, jā, un reāli arī kaut ko dara. Un kas ir tas, ko šī te jūsu struktūra spēj izdarīt tādu, ko nevar valsts ar saviem resursiem, piemēram? To, kur valstī tie resursi pietrūkst. Piemēram. Jā, tīri kaut vai šajā pašā apmācību jomā. Jā, kompetences vai kas viņiem? Es domāju, ka pietrūkst drīzāk cilvēki pietrūkst, vismaz tā izskatās, ka pietrūkst cilvēki, kas to varētu darīt, jo viņi ir ikdienā noslogoti ar tādu, ar kaut kādām citām lietām. Tādu īpašu apmācību vadītāju korpusu, ja? Nevienā, valsts iestādes neuztur savu, ja? Kas ies un tagad mācīs. Ir droši vien kaut kāda ir, bet tieši šajā jomā pagaidām nav manīts, un tieši tas ir tas nosacītais tukšums, kuru mēs aizpildam, ka mēs ejam un mācam tās lietas. Vai to var kaut kā tā pāris vārdos izstāstīt, ar ko darbošanās kara apstākļos vai krīzes apstākļos atšķirās no ikdienas? Un ko viņi tur tādu nezina cilvēki? Piemēram, viņiem pēkšņi pārtrūkst elektrība. Krīze, un ko tad viņi tur nezina? Viņi zina, ka elektrība jāpagaida, ja? Vai viņiem ir ģenerators? Kas tur tāds, ko vajag mācīt? Ja? Vai tu vari noraksturot tās problēmas, to nopietnību kaut kā? Man liekas, tas vispār tas stāsts ir par uzņēmumu lomu valsts aizsardzību un konkrēti arī. Tomēr tad uzsvars ir nevis uz to, kā tu pats sevi saglabās, bet kā tu piedalīsies valstī pēc tam, ja? Vai kā? Gan, jā, izstāstīšu vispār, ko uzņēmumi varētu darīt, tā situācija, un tad attiecīgi mēs nonāksim pie tā sagatavošanas, jā. Jā, ka valsts primāri skatās, protams, uz tām kritiskām funkcijām, kritisko funkciju nepārtrauktību, un tas, ko mēs saucam par kritisko infrastruktūru vai kritiskiem finanšu pakalpojumiem, tad viņiem ir ar likumu uzlikt pienākumi, turpināt nodrošināt tās funkcijas, un tā skaitā arī personāla pienākumu strādāt, tas, ko mēs zinām par vienkāršiem vārdiem runājot, bankām jāstrādā, bankomātiem jāstrādā, elektrībai jābūt, ūdenim jātek pa krānu, kanalizācijai jātek prom, visi, kas ir tie kritiskie. Problēma ir tā, ka arī tie visi kritisko pakalpojumu sniedzēji, viņi arī nav monolīti, jo viņi izmanto apakšuzņēmēju pakalpojumus, ārpakalpojumus, kuri savukārt nav tā kritiska infrastruktūra. Un tas arī nebūtu samērīgi visus padarīt par kritisko infrastruktūru. Ja? Un tam liekas, tā attiecīgi tā pārējā grupa, kuriem nav ar likumu uzliktu pienākumu, ja? Ir visa pārējā industrija, visi pārējie uzņēmumi, kas ir gan pakalpojumu sniedzēji tie paši kritiski infrastruktūrai, gan arī, kas nodrošina iedzīvotāju pamatu vajadzības, un vēl sākotnēji valsts aizsardzības koncepcijā pirmais draftos, pirmais projektos bija tieši izcelti tie uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 200 cilvēkus, ka viņiem arī militāri apdraudējumu gadiem būtu jāturpina strādāt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nodarbina tik daudz cilvēkus, ja viņi turpina maksāt algas, viņi arī maksā nodokļus, arī Ukrainam zinām, ka viņi turpina maksāt nodokļus. Tā kā, sakot, ka uzņēmēji ar savu eksistenci un to, ka viņi turpina radīt darba vietas ekonomikā, maksāt nodokļus, ražot kaut kāds preces, viņi jau palīdz valstī tā grūtajā brīdī. Ja. Un tas vienkārši par to, vai visi viņi ir gatavi. Ja. Tie, kas ir ar likumu uzlikti, kuriem ar likumu uzliks par pienākumu būt gataviem kritiskai infrastruktūrai, skaidrs, ka tur ir attiecīgi standarti, un kurus arī pārauga drošības dienesti. Tur kaut kas notiek, bet visi pārējie, tas ir atkarīgi no organizācijas paša vieduma. Tas ir par to, ka tas pieprasījums ir viļņveidīgs. Karš sākas uzreiz ļoti liela interese, tad kaut kur mazāk, tad otrais kara gads un tā. Kaut kas notiek, uzreiz lielākā interese. Ir daudzas organizācijas, kas sāk uztraukties un domāt par to, kā nodrošināt savu darbu nepārtrauktību. Un arī meklēt tos risinājumus. Ir citi, kas dzīvo, kā Barbelēna, Roza brīvam, gan jau mūs nekas neskars, un es paļaujos. Es nopirku apdrošināšanu, valsts visu nodrošinās. Kuri mums ir tā kā pirmrindnieki, vai to var pa kaut kādām nozarēm tā sadalīt? Ir kaut kāda tāda, kur labāk saprot šo te? Te vēsturiski tas visas tas nozares, kuriem jebkurš pārravums momentāli ir maksa naudu. Teiksim, tie, kas strādā ar finansēm, tie, kas strādā ar kaut kādiem sakariem internetu, jo tiklīdz netiek nodrošināts pakalpojums, viņi uzreiz zaudē.
Un skaidrs, ka viņi vēsturiski ļoti daudz investē kiberdrošību, alternatīvu sakaros un tā tālāk. Un, principā, pārējiem nozarēm var skatīties. Tās nozares, kas visbiežāk piedzīvo kaut kādus apdraudējumus, tad viņi arī vairāk investēs. Viņam tā parādās tā vajadzība dēļ tās pieredzes. Jā. Savukārt, citiem, kuri nebija piedzīvojuši nekādus apdraudējumus, tad jā, tas jautājums tikai vai tas vēlamies iesaistīties vai ne, vai kāds ir motivēts un tā. Mēs tad pamazām sašaurinām, un tad jautājums ir, pieņemsim, nelielai pienotavai, kas nav kritiskā infrastruktūra, un varbūt tur nav 200 cilvēku, vai tas, ko viņai būtu jāzina un ko jūs viņai varat palīdzēt vai pateikt, vai tur ir 3 vai 5 dzelžēni likumi, kurus tu ievēro pēc sistēmas, un tad tev 80% visu problēmu noklāts. Vai tas ir kaut kā sadalāms vispirms pa nozarēm, vai to tā var? Zin kā, es teiktu, ka es neizdalītu nekādu vienu atsevišķu nozari, jo, ja mēs par tiem principiem runājam, tad jā, tad ir 3-4 principi, kas ir kopīgi visiem, tāpēc tie ir principi, ka viņi strādā dažādi gan vienā, gan otrā nozarē, bet tad, protams, nāk tās atšķirības, kas ir gan par nozarēm, gan arī par uzņēmumiem, jo, piemēram, pienotavai kaut kur pie Rēzeknes būs viena nosacījuma un pienotavai pie Kuldīgas būs pavisam kaut kāda cita, ja? Arī tāda apdraudējuma ziņā. Tā kā ir gan, ja? Principi, teiksim, tādi krīžu gatavība. Bet nosaukt viņus, vai tas ir viegli pasakāms? Viņiem ir kaut kādi īsie nosaukumi tiem principiem, piemēram? Piemēram, jābūt kaut kādām rezervēm, kurus tu varēsi izmantot tad, ja, kurus tu ikdienā neizmanto, un tu izmanto tikai kritiskos. Piemēram, rezerves, kaut kādas rezerves. Kas tad, vēl kā piemērs? Nākamā tad varbūt, man liekas, tad pati būtiskākā lieta ir, vai nav tavs personāls sagatavots, apmācīts arī tādām nestandarta situācijām. Es domāju, šis pat būtu pirmais liekams, un tas ir svarīgi gan pienotavai, tas būs svarīgi alus darītavai, tas būs svarīgi IT servisu sniedzējiem. Ja? Bet personāls apmācīts tādā ziņā reaģēt uz gaisa trauksmi vai strādāt tad, ja nav elektrības? Arī gan ko darīt, ja nav elektrības, ja? Un tad tas saslēdzās ar to pirmo, vai tev ir rezervus, vai tev ir kaut kādi ģeneratori, vai tev ir kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tas jau parādīs, cik tu esi gatavs, un tad ir cilvēkiem jāzina, kā tos ģenerators palaist, ja? Un cik ilgi viņi darbosies, cik ilgi uz viņiem var paļauties, kad tur jāpāriet kaut kādā citā režīmā un kad atkal ir jāevakuējās. Ja? Es teiktu, tas cilvēks, tas ir tas pats svarīgākais, jo pārējās visas lietas, kas mums ir apkārt, viņas jau tikai darbojās tikai tad, ja mēs viņus kaut kā vadam. Ja? Tad viens, kas vairāk un mazāk saprotams pat man nespeciālistam, rezerves, otrs ir cilvēka apmācība rīkoties kritiskās situācijās. Ir vēl kaut kāds liels tāds princips, ko var tā atsevišķi nosaukt? Kā vēl vienu mēs varam likt, ka tu nedzīvo viens uz šīs zemes. Tev ir kaut kādi piegādātāji. Ja? Un piegādātāji ir pienotavai, piegādātāji ir alus darītavai un piegādātāji ir IT uzņēmumam. Ja? Un vai šo piegādātāju noturība ir pietiekama, lai no viņiem, piemēram, ņemtās izēvielas, tu varētu turpināt darboties arī krīzes situācijā. Tas šis būtu kā trešais tāds lielais. Ja. Bet man liekas, arī, ka nodara arī kaut kāds, negluži krīzes plāns, skatās, kā katra organizācija, viņš var būt vajadzīgs citādāks, bet tur arī jāsaprot, kuras funkcijas tā pienotavai ir kritiskas, dēļ kuriem, tie paši lopiņies boja, kur jāfokusēs un tā tālāk. Ļoti svarīgi arī atrunāt apziņošanu, kā mēs sasaucam to personālu, un ja sakari nav, ko mēs darām, sežam mājas, vai ir kāds, kas sabrauc. Kaut kāds pamata principi, ko var atrunāt rīcība dažādās situācijas, un tā skaitā jau laicīgi definēt kritiskas funkcijas, kritiskas ievainojības. Jā, nav mums generators, bet mēs zinām, blakus pienotavai ir 2. Mēs laicīgi ar viņiem vienojamies, vai ne? Vai kaut kāds dīls, jā. Jo tas galvenā problēma, galvenais izaicinājums, ka cilvēki saka, to visu risināt jau krīzē esot, un tad, protams, mēģināt sazvanīt vai internetā atrast, tas ir maz iespējams, un arī iepazīties ar kaimiņiem ir sliktākais, kas var būt, ka tur jau iepriekš viņi jāzina. Tas, man liekas, pie tiem principiem arī kaut kādai plānošanai jābūt skaidrs, ka tas plāns dokuments, viņš droši vien nebūs pilnīgi relevants, bet vismaz pats galvenais, kā sasaukt komandu, kur tikties, ja nestrādā sakari, nestrādā internets, tas pats galvenais atrunāt. Un tad jau tiekoties jau izrunās, ko mēs darām tālāk. Jā. Plānošana, kas spēja. Tas. Bet kā var panākt to, ka tā nav formāla pieeja? Tas jūsu darbs, kā viņš izskatās, ka ar jums kāds sāk runāt, ko jūs darat, kā tas ir dabā? Es droši vien papildinās, viņam bija praktiska pieredze tieši Sirena laikā to darīt. Es teiktu, ka, man liekas, tā formāla pieeja, tas ir vienkārši ievādīt datus ChatGPT, viņš te uzmet kaut kādu dokumentu, to formālu dokumentu parāda, visi parakstīs un viss. Jā. Un cits tas, ka tu dokumentu
tam noteikti jābūt kaut kādam, bet bez kaut kādas testēšanas, bez tā paša stresa testa, saprast visu tās ievainojumus un ar kaut kādam, izplējumu stresa testu, nonāk pie tā visa. Tas ir bišķi citādāk, un pie tam, ka personāls mainās, tas ir tāds non-stop, ka tev, principā, nevar būt, ka tu nopirki vai uztaisi vienreiz to kaut kādu krīzes rokas grāmatu un aizmirsi, kas saka. Bet es domāju, ka katra organizācija citādāk notiek. Jā, līdzīgi ir arī šeit, ka ir uzņēmumi un iestādes, kas to dara tikai ķeksīšu pēc. Jā. Tikai tāpēc, ka, laikam jau vajag. Jā. Un ir uzņēmumi, kas ar to nopietni nodarbojas. Tas lielā mērā ir atkarīgs no pašu uzņēmuma vadības. Cik viņi nopietni skatās uz šo jautājumu, tur atkal ir tas pats, kas mūsu sabiedrībā. Ja? Tie uzņēmēji jau nav nekas cits, ka tā ir mūsu sabiedrība. Ja? Un tas ir tas, par ko jūs šajos podkastos visu laiku runājat. Ja? Ka cik es paspēju noklausīties, tad būtībā katrā podkastā parādās tas, ja? Ka ir tie, kas par šo apdraudējumu iespējamību domā, teiksim tā pa īstam, ja? Un ir atkal tie, kas no tā izvairās. Ja? Un līdzīgi ir arī uzņēmēju vidē. Bet tas, kas man ir šķiet visinteresantāks, var viņu to noreducēt uz tādu tiešu piemēru. Tātad viens, vai jūs aiziet un izstāstiet viņiem, kā vajag, viņi uzmanīgi noklausās grupā un visu pieraksta, vai jūsu tajā pakalpojumā ir neizbēgami, jūs paši sakat, jūs neko neesat ieguvuši, ja mēs šito neesam izmēģinājuši. Tad kā tā praktiskā puse izskatās? Tā praktiskā puse izskatās tā, ka mēs jau neejam pie tiem, kas negrib, lai mēs ejam. Nē, skaidrs, ka jūs nevarat piespiest nevienu. Jā, mēs nevaram nevienu piespiest, tā kā mēs jau ejam pie tiem, kas jau ir ieinteresēti, kas jau par to ir aizdomājušies, un viņi ir sapratuši, hei, mums šeit pietrūkst zināšanas vai prasmes. Tā būtu tā viena lieta. Otra lieta, ar tādu vienkārši parunāšanu tur nepietiek. Tur arī reāli ir jāizdara. Kā minimums jāizspēlē kaut kādas hipotētiskas situācijas. Kā būtu, ja notiktu tā, scenārijs A, kāda būtu jūsu rīcība? Scenārijs B, kāda būs jūsu rīcība. Tas būtu tāds pirmais līmenis. Ja? Bet tas izklausās vairāk pēc testa, ja? Tādā ziņā. Manā priekšā tests, tas ir tāds kaut kāds jautājumu rindus, ko tu atbildi. Tur vairāk ir tāda aktīva domāšana, varbūt tādā brīdī ne rīcība, ja? Bet tā ir aktīva domāšana, tās sauc par galda izspēlēm, ja tā saucamās izspēles pēc tabletop metodas. Ja? Tā ir tāda aktīva domāšana, ja? Kur tev iedod negaidītu scenāriju, un pajautā. Bet jūs šito vingrinājumu veicat pie organizācijā uzņēmumā pirms viņiem sākat dot padomus, vispirms iztestējat, kā viņiem tur iet, kā viņi domā, tad dodat padomus un tad testējat, tādi ir apmēram? Gan. Visbiežākais ir tā, ka mēs vispirms parunājam, kādi ir tie galvenie principi, tad mēs to izspēlējam, jo tās izspēles uzdevums ir nostiprināt to, par ko mēs tikko esam runājuši. Ja? Bet ir arī otrādā, ka tas var būt arī kā tests jau pašā sākumā. Respektīvi, jūs pasūtat slepeno pircēju, jūs paņemat, aiziet, pārcerat viņiem elektrokabeli. Nē, tas jau būtu nākamais līmenis. Šī ir tāda apzināta mācīšanās, ja, tā kā gandrīz vai klasē, kabinetā vai kādā lielākā zālē. Šī jau tāda apzināta mācīšanās, bet ir arī tas, ko jūs sakat, ka tur var būt arī slepenie testi, ja, tur kaut kādu ētisko hakeru pārbaudas. Ja. Tas jau būtu nākamais līmenis. Vēl līmeni augstāk būtu tā dēvētās simulācijas, kad jau kaut kādu šādu pašu hipotētisku scenāriju mēs izspēlējam jau reālā darbībā. Ar visām evakuācijām, ar visām tur darbinieku pulcēšanos, apziņošanu, ja, un tam līdzīgām lietām. Tā kā tas ir tas vingrinājuma klāsts. Ja. Un tad, protams, vēl tur, liela mēroga mācības, kur jau kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policiju, tur visi kopā. To mēs parasti presē varam lasīt par tādām, ja, kur dažkārt tādas notiek. Ja, tur. Es nepieklājīgi jautājumu. Es iztēlojos, ka jūs ar tādām lielām organizācijām visādas lielas spēles varbūt pat esat izspēlējuši, bet kurš ir tas mazākais līmenis? Vai ir tā, kā kaut kāds uzņēmums, kuram ir 15 cilvēki, šito ir no jums reāli paņēmis? Ir tādi tomēr. Jā, tur lielumam nav tik liels nozīmes, tur ir vairāk, kā jau es teicu, tas ir tāds vairāk pašu cilvēku, īpaši vadītāju, viņu attieksmi pret šo jautājumu. Ja, ka viņi saprot, hei, pastāv šādi te riski, ja, un man tagad gribētos zināt, ko man tādā situācijā darīt. Es vienkārši papildināšu, man liekas, tieši otrādi, man liekas, ja tas lielas organizācijas, viņam jau bieži ir kaut kādas krīzes komandas vai drošības struktūras, līdz ar to iesaista būtu atbalsta sniegšana viņu
procesa pilnveidošanai, jo bieži viņam pašam pietrūkst resursu. Īpaši, kur man liekas, tas vēsturiskā problēma, kad mēs runājam par drošību, kā runājam par fizisko drošību, apsardzi un joprojām bieži reducējas, kad runājam par drošību, tie ir apsargi, kameras, kas jau sen ir kā ekonomiskā drošība, korporatīva drošība, kiberdrošība, tas ir daudz plašāk. Un ja mēs runājam par kiberdrošību, par fizisko drošību, tas ir viens, bet tā noturība un darbības nepārtrauktība, tas jau cits līmenis, jo te jāsaprot, kā organizācija strādās no citas lokācijas ar ierobežotiem resursiem, un tas jau nav drošībnieku līmenis. Tur ir jābūt valdei, vadībai, kas saprot, kā notiek biznesa process. Tāpēc arī, bieži arī tiem lielām organizācijām ar viņiem vieglāk runāt. Viņi saprot to vajadzību, bet viņu pašu spējas var būt pamās. Savukārt tam organizācijām, kuriem nav tādu droši cilvēku, kas ar to formālu atbild nav, tas ir vai nu raise awareness, ja izstāstīt, ka tā problemātika ir un jums paši to jāpadomā, līdz tam, ka arī palīdzēt sagatavot, dokumentus, notestēt viņus un palīdzēt certificēt gan izvēl. Ja to ieminēja, strādās no citas lokācijas, vai Latvijas apstākļos ir reāli runāt par to, ka viens no tādiem pamatpadomiem vai regulāriem padomiem varētu būt mainīt lokāciju krīzes gadījumā. Jo man šķiet, ka tas it kā ir tā kā loģiski, ja tur šaujamies, aizbraucam uz citurieni. Pirmkārt, Latvija maz, otrkārt, parasti jau tur neko tur baigi nevar aizbraukt. Cilvēki, kas strādā attālināt, var, protams, aizbraukt uz citurieni, bet tikko ir ražošana ierīces vai kaut kāds telpas, vai kas tur nekur vēl nevar aizbraukt. Kā tur vispār ir ar šito pārcelšanos? Jūs vispār saskaraties ar šo te? Man liekas, tā ir tā formāla prasība, tā ir noteikums kritiskai infrastruktūrai, kritiskai finanšu infrastruktūrai, ka viņam jāatrod alternatīva lokācija vai lokācijas nemaz kā 50 km attālumā. Kaut kāda banka šito var atrisināt. Viņi tur, atrod kaut kādu, bet tāds parastais tas ir par to, ka viņam jau nav jānopērk tā. Vienkārši tas, kas jāveic, ir tā jāapzina, jāsaruna, varbūt jāvienojas vai padomāt par to. Skaidrs, ka ir organizācijas, kuras nevar revolucēt, tāpēc, ka, enerģetikas infrastruktūra, viņi ir statiska. Tur ir tas izaicinājums, tieši to pārvietot. Un otrs ir izaicinājums arī bieži regulējums, piemēram, tas pašas aptiekas, kur ir 101 ierobežojums, aptieku atveršanai cita novada. Līdz ar to tur relokācija uz citur nozīmē tu arī kaut kāds normatīvu aktu neievērošana, ko likumdevējiem arī skaidri jānokomunicē būs. Tā kā izsaka sakot, relokācija noteikti ir jāpatur prātā, vai nesanāk, ka visi plānošana balstās tikai uz vienu infrastruktūras objektu, viņš nav un viss, mēs beidzam darbu. Vismaz padomāt par 2-3. Saku, ka nav obligāti jāpērk un tā, var vienkārši atrast un pameklēt, paskatīties, laicīgi iezīmēt to visu. Ar to atrunu, skaidrs, ka tā pati relokācija arī prasa papildus transports, skatās, ka prasa transportu, vai būs transports, ar ko relocēties, vai tur uz vietas būs iespēja izmītināt tos darbiniekus, viņa ģimenes locekļus, vai tur ir viesnīcas vai kaut kādā. Bet es arī neskatījos to, ka mēs varbūt esam mazā valsts cilvēku skaita, bet teritorija ziņa neesam tik mazajā, tā kā Beļģija, Nīderlanda un Luksemburga kopā. Man liekas, šajā gadījumā tad izrakst princips, ka tev jābūt gatavam strādāt no citurienes. Varbūt tā vieta vēl nav atrasta, bet, kad tu esi gatavs, tu saproti, ka tev no šīs studijas, piemēram, jāpaņem tas un tas, tev nav jāvelk visi divāni un pārējie, bet šo tev jāsaprot, jāiezim, varbūt arī jānotestē kaut kādu vingrinājumu. Vai cikot, tā nav, ka pirmais, ko jūs jebkuram savam sadarbības partnerim vai klientam, sauksim viņu kā vēlamies, sakāt, ka, kur jums tā vieta, kur jūs beigsiet, tas nav obligāti, tas ir tad bieži vien, ka tas pat paliek jautājums, ka nav kur beigt, un mums tas viss jāatrisina. Ja mēs vispār strādājam, tad ja mēs te neesam, tad čau. Kaut kā tā apmēram. Tur es varētu varbūt tieši par to pašu loģiku mazliet pastāstīt, kas mums ir palīdzētu varbūt šos jautājumus arī atbildēt. Ja, piemēram, kritiskai infrastruktūrai valsts ir tā, kura pasaka, tad tev ir jāstrādā, lai, šajā reģionā būtu elektrība. Ja? Tev ir jāstrādā, lai šajā pilsētā novadā būtu ūdens. Ja? Tad ar uzņēmumiem lielākoties, viņiem nav šādu noteikumu. Viņiem parasti pašiem ir jāatbild. Bet, ko es darīšu? Ja? Pienāks tā X stunda, ko es tajā brīdī darīšu? Man turpināt darbu, neturpināt darbu. Skaidrs, ka tie nebūs tādi paši apstākļi, kā mums ir ikdienā tagad. Ja? Tas būs kaut kas pavisam cits. Un tad tas uzņēmējs skatās, viņš skatās, tas mans pakalpojums būs vajadzīgs vai nebūs vajadzīgs. Tas ir, manuprāt, pirmais jautājums būtu jādomā. Tad ir skaidrs, ka apstākļi mainīsies, un te ir tā izšķiršanās. Turpināt vai neturpināt. Kas ir klients, un ja viņš cilvēks varbūt klausoties šo vai domājot par to, saprot, ka viņa galvenais pircējs vai piegādātājs ir
kritiskā infrastruktūra, tad viņš patiesībā ir spiests kaut ko domāt, jo savādāk ir čau, ja, jo tie noteikti kaut kā savādāk rīkosies, un ja tu neesi pieslēdzies, tad tu būsi. Šeit jau mēs runājam par plānu saskaņošanu jau tādu, ja, bet te, piemēram, ja bet lai viņš saprast, ka tas uz viņu attiecās, ja, tad tas pirmais jautājums būtu saprast, ar ko es abos galos sadarbojos, ja. Jo viens ir saprast manu savu drošības jautājumu, to katrs var iztēloties, ja, bet ja sāk domāt par biznesu, tad pirmais solis ir domāt par to, no kā es esmu atkarīgs, ja, kas man kaut ko piegādā, to, vai kas ir mans galvenais vai vienīgais varbūt pat klients. Un ja tas ir kaut kāda tāda lieta, ko pilnīgi noteikti ietekmēs karš, tad tev arī labāk, ka tu sāc tagad domāt. Jā, es pareizi sapratu. Man liekas, tas process tieši tam bija izveidota tā jaunā kritiskās infrastruktūras kategorija, D kategorija. Vēsturiski vienmēr bija ABC, tā atkarība no apdraudējuma līmeņa, ABC svarīgums tā tālāk. D kategorija bija izveidota tieši šiem apakšniekiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, ar to atrunu, ka viņam nav jāveido pilnīgi identiska visa drošības sistēma, piemēram, kā banka. Ja? Viņam ir jābūt tikai tam darbības nepārtrauktības plānam, rīcībai apdraudējuma situācija, jo viņa pakalpojums to brīdi svarīgs tai banka vai citai. Un, attiecīgi, un ar katru gadu tas saucamais D kategorijas kritiskas. Kā cilvēks uzzina, kā uzņēmums uzzina, ka viņš ir D kategorijā? Saņem laimes vēstuli no vienas no valsts drošības institūcijām, kas, jo process ir noteikti tā, kā iekšlietu ministrijas vadīta komisija, viņa apstiprina to kopu. Kopa, kritiskas infrastruktūras kopa ir valsts noslēpuma objekts, saraksts nav publicējams. Jūs netieši varat izsveicināt pēc zīmēm, ka tur nedrīkst fotografēt vai vēl kaut ko, jā. Bet palielam, jā, tie objekti ir valsts noslēpums. Tie objekti, kas ir iekļauti, tie komersanti, tad viņi saņem attiecīgas vēstules no drošības institūcijām, kas saka, jūs esat nozīmēti par kritisko infrastruktūru, viņam jānozīmē atbildīgais, un tad jāsaka būvēt tā sistēma. Tātad tie, kuri saņem tās vēstules, par tiem mēs šeit nerunājam, viņi negrib kaut ko meklēs un iespējams jūs atradīs, bet ir tādi uzņēmumi, kuri varbūt arī ir ļoti līdzīgā situācijā, viņi nekādu vēstuli nav saņēmuši, un viņiem pašiem ir jāsaprot, ka viņi ir saistīti ar šo, ja? Bet es gribētu teikt, ka varbūt runājam ne tikai par tiem, kas ir saistīti ar kritisko infrastruktūru. Vēl jau ir vesela rinda uzņēmumu, kas pat, viņi nav nekā saistīti ar kritisko infrastruktūru. Piemēram, kaut kas... Apple veikals, jā. No. Pieņemsim, viņš jau nekādīgi nav saistīts ar kritisko infrastruktūru, un viņam šis jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls. Tātad, kas notiks? Vai mana prece vai pakalpojums būs vajadzīgs, ja, teiksim, būs kaut kāds šāds, realizēsies šāds x stundas apdraudējums, man turpināt darbu, man neturpināt darbu. Ja. Tā ir pat tā pirmā izšķiršanās, no kuras sākas šī te gatavība. Ja, no kuras sākas šī te krīžu gatavība, kas sadala to gatavības veidošanu principā tādās divās lielās daļās. Ja, viena ir tātad, ja mēs uz šo jautājumu atbildam, jā, es turpināšu strādāt, es zinu, ka mans pakalpojums vai mana produkcija, ko es ražoju, viņi būs vajadzīgi arī x stundā, tad ir vesela rinda visādi faktori, par kuriem ir jādomā. Un ja es to nedarīšu, tad arī nevar teikt, ka tad mēs slēdzam ciet un ejam uz mājām. Ja? Manuprāt, ka tāda atbildīga pieeja šajā situācijā būtu pat tad, ja mēs neturpinam strādāt, ja mēs vienkārši saprotam, ka tas mūsu pakalpojums, mēs esam, piemēram, kaut kāds dārgs, augsts klases restorāns, un mēs saprotam, ka, teiksim, tāda kara apstākļos tas pakalpojums nebūs vajadzīgs. Tad šeit arī varbūt ir vērts padomāt par to, kā mēs varētu to pakalpojumu pārveidot. Ja? Bet šitie visi ir tādi biznesa jautājumi, tad tas pats kurpju veikals atnāk, viņš saka, es paklausījos tur jūsu podkāstu, es tur runāju, man ir kurpju veikals, vai tu man var pateikt, vai es būšu vajadzīgs vai ne? Jūs varat veikt arī ekonomisko analīzi ar domā, Es domāju, ka vislabākais eksperts šajā jomā būs pats šis te kurpju veikala īpašnieks, jo ar vienu atrunu, ka viņam ir jāņem vērā tie apstākļi, kur iespējams šādā bet ja viņš nesaprot, jūs varat viņam tā, jums ir bijuši tādi gadījumi, ka jums jārunā par biznesu? Pagadījumi nav bijuši, pagaidām uzņēmēji ļoti labi saprot savu patērētāju un to, kas viņiem būtu jādara, bet tas, ko mēs varam, zinām, ja, ka tās preces un pakalpojumi viņi ies uz vienkāršo pusi tādā situācijā. Ja, cilvēkiem tad, kas būs svarīgs tādā x stundas brīdī? Drošība, viss, kas saistīts ar drošību, ar ērtību, ja, lai mēs varam ērt, piemēram, tos pašus apavus, lai viņi būtu ērti. Varbūt vairs nebūs tik svarīgi, cik viņi labi vai slikti izskatās, ja, bet viņi būs daudz svarīgāk. Es varu viņos noiet 5 kilometrus. Ja. Tas būs daudz svarīgāk. Tie apavi būs. Vai viņi laiž ūdeni cauri vai nelaiž ūdeni cauri. Ja. Šādas lietas būs daudz svarīgākas. Ja. Un tad varbūt tam uzņēmumam ir vērts varbūt turpināt to darbu, ja, bet padomājot
no šāda te aspekta, ja, ka cilvēkiem būs vajadzīga nedaudz cita. Bet tā ir jūsu darīšana, vai tas ir tā kā, jūs varat par to parunāt, protams, ar cilvēku, bet tas neietilpst kā normālā. Tā mūsu galvenā darīšana ir sagatavot cilvēku šādiem te apstākļiem. Bet es jūs viņiem palīdzat izdomāt jautājumus, kas jāuzdod. Tā ir problēma, ka cilvēks bieži nemāk noformulēt, kas viņam sev ir jāpajautā. Tā varētu teikt, jā. Mēs viņam palīdzam sagatavoties šiem te jautājumiem. Viņš varbūt nav uzdevis tos jautājumus sev. Mēs viņam uzdodam, bet mums nav gatavs atbildes, jo viņš ir speciālists savā jomā. Mēs nevaram, piemēram, tam pašam apavu tirgotājiem, viņš pazīst savu klientu. Neesam mēs apavu tirdzniecības speciālisti. Tāpat mēs neesam banku speciālisti, kas varētu bankām pateikt tieši kāds pakalpojums viņiem tādā gadījumā būtu, kam būtu vairāk jāpievērš uzmanība. Taču tas, ko mēs varam pateikt, ir kā šīm situācijām sagatavoties, kādas jautājumus pašiem sev uzdot. Man liekas, tā ir atvērta jautājuma, jo katra organizācija viņi var sniegt to atbalstu vai valsts drošībai, vai valsts aizsardzībai, vai cilvēku aizsardzībai, gan ar spējām, gan ar to produkciju, ko viņi vai maina produkciju un ražo, vai sagatavo tam tieši apdraudējumu veidam, gan arī kaut kādā veidā kanibalizēt savus resursus. Ok, sapratam, mēs esam Apple veikalu, sapratam, ka mums nav pielietojuma, bet mums ir generators. Un es to generatoru kaut kādā veidā ziedoju bruņotajiem spēkiem, piemēram, vai kaut kādā veidā. Vai civilai aizsardzībai. Bet šī ir tāda pilnīgi brīvprātīga lieta, jo mums nav tā, ka ir konkrēts likums, ka obligāti tam uzņēmumam, pat ja viņš tiešā veidā neko ne armijai, ne karā nevar palīdzēt, bet kaut ko no jums vajag paņemt, un jūs nevarat iedot tupels, tam maksājiet naudu, vai mums nav nekāda tāda mehānisma, lai piespiestu cilvēkus piedalīties. Tas ir tomēr brīvprātīgi. Tāda veida noteikti nē. Man liekas, ja runāt par tiem sistēmisku pieeju, jā, ir tas mobilizācijas sistēma. Jā, šo te pastāst, tas ir tas, ko es gribēju. Jā, attiecīgi, ka vēsturiski vai augsta kara laikā visas valsts eksistē tas mobilizācijas sistēmas, kā valsts veido to sistēmu, kā rūpniecība palika par militāru rūpniecību, kā mēs redzam tagad Krievija, Ukraina, kā viņi tieši fokusēs bez kara gadījuma, ka viņi viss ražošana tā tālāk. Skaidrs, ka mums tās normatīvas akts, mobilizācijas likums un pakārtot noteikumi, viņš ir mišku novecojis, viņš 8. gada un arī daudz kritiski. 2008. gada, jā, jaunākais, jā. Un ar to, ka nenotiek mācības notiek ļoti formāli un bieži, kas saka... Bet varbūt pastāst, tātad mobilizācijas likums attiecās uz faktiski visu valstu, visiem uzņēmumiem, tev jāskatās viņā, jālasa un jāsaprot, vai tu atbilsti kaut kam, kas tur jāmeklē. Tur jāskat no otras puses attiecīgi. Starp citu, mobilizācijas likuma saitu uz to likumu varēsiet podkāstā aprakstā redzēt. Tad mobilizācija divu veidu. Viens ir cilvēku mobilizācija, ko mēs redzam karā, gan militāram formējumam, gan cilvēks aizsardzības formējumam, un arī mobilizācija priekš, tieši kas vērst uz komersantiem. Primāri tas ir kaut kādu transporta līdzīgu rekvizīciju, tāpēc, ka bruņotajiem spēkiem vajag transportu, būvniecības tehniku un tā tālāk. Līdz ar to katrai vienībai ir kaut kāds višlists, saraksts ar tev tehniku, kas nav viņa organiskas spējas, piemēram, garnizona bataljona, bet viņi zina, ka tur vietēji zemnieki, viņiem ir tāda tehnika, līdz ar to, tas ir bruņotu spēku kā višlists, ka viņi redz, kā potenciāli viņi varētu mobilizēt šo tehniku un izmantot viņu, pretmobilitātes šķēršļu izvietot. Pastāstīšu piemēru praktiski, tad zemesardzes bataljonā pašā ekskavātoru un buldozeru nav, bet ja tas zemesardzes bataljons kara gadījumā viņiem ir jānosēdz kaut kāds ceļš, un viņi izdomā, ka šitajā vietā viņi grib vai izrakt milzīgi vai uztaisīt uzbērumu, viņi zina, parasti jau šobrīd jau nojauši vismaz, kur viņi to buldozeru dabūs, un iespējams, ka viņi pie tā buldozeru saimnieki jau ir bijuši un parunājuši par šo. Tieši tā, man liekas, tas ir, ka mobilizācijas likums jau tagad ļauj izsniegt tas mobilizācijas pieprasījums, respektīvi, jūs jau tagad varat atrast komersantu, izsniegt viņam tādu papīru, ka jūs esat iezīmēts, ka jūs esat priekš bruņotajiem spēkiem, lai neviens cits jūs neizvāc jau. Iespējams, iekšlietu ministrs skatīs arī uz to pašu traktoru, tas vai novērstu, ka ir starp diviem. Bet svarīgi tas, ka tas netiek atņemts, tas ir normālos apstākļos, tur ir tā, ka viņu lieto un pa viņu pat maksā naudu, tur ir noteikts pat konkrēti maksāšana. Mobilizācijas gadu, pirmkārt, mobilizācija var notikt tikai, ja ir izsudināts speciāls tiesisks režīms vai no ārkārtas situācijas izņēmums stāvoklis. Attiecīgi tieši tā laika ir iespēja mobilizēt to pašu tehniku. Jā, ir speciālas formas, kas jāizpild, un, protams, pēc tam ir komisijas, kas to tehniku kompensē. Otrs variants ir arī var uzlikt par pienākumu komersantiem ražot noteikta veida produkciju, bet esošā kara mēs to neredzam,
Kāpēc? Tāpēc, ka jūs nevarat uzlikt, piemēram, tavam uzņēmumu ražot, tāpēc, ka tu esi atkarīgs no apakšniekiem. Tu nevari darīt kaut ko, tāpēc, ka tā organizācija ir atkarīga no cashflow, no finansēm, no citiem apakšniekiem. Līdz ar to tas, ko mēs redzam pārsvarā esošajā karā. Varbūt vienīgais, ko es varu iztēloties, piemēram, betona ražotāji. Labi, viņi varbūt atkarīgi arī no izējuma materiāla, bet pēc būtības viņi ražo kaut ko tādu, kas tiešā veidā ieber vienā galā, iznāk kaut kas armijai vajadzīgs. Bet tāda ir salīdzinoši maz tādu uzņēmumu. Tieši tā, bet man liekas, tas ir, ka tāpēc arī viņš kā norma eksistē, bet viņa pielietošana ir zem jautājuma, un mēs redzam, ka šī kara laika viņi maz izmanto, viņi tomēr ir primāri spiež uz brīvprātīgiem uz tā, tāpēc, ka tas ir mazāk papirdarba, un arī, ja jūs mobilizējat, tad uzreiz jums vienība ir uzskaitītas transports, ja ar viņu kaut kas notiek, tad arī problēmas, jā. Sakot, mēs redzam cilvēku mobilizāciju, bet mēs maz redzam par tieši transporta līdzekļu, tehnikas un citu resursu mobilizāciju. Un trešais arī veids mobilizācija, piemēram, resursi, jā, kā telpas, pārņemt telpas turējumu vai kaut kādu noteiktu tehniku, piemēram, radio, vai nodrošinātu alternatīvas radio sakarus, jā, tad pie tiem var atnākt, mobilizēt to. Protams, pēc tam visu kompensēt un tā tālāk. Tā kā instruments ir, man galvenā baža ir par to, ka tās mobilizācijas mācības bieži ir ļoti formālas, un, protams, viss ir ļoti slepenos un tā, bet sistēma domāta tāda veida, ka bruņotajiem spēkiem ir saraksts ar tām spējām, kas viņam iztrukst, un nav arī samērīgi miera vai, ka viņam sapirkt visus tos tehniku un tā tālāk. Ir saraksti, kas tiek apstiprināti gan ministru kabineta, gan bruņotāju spēkos, un tad atbilstoši tiem sarakstiem, jā, tad speciāli tiesiskā režīma laikā, tad to tehniku varētu pārņemt turējumu mobilizēt, un viņa vienlaikus arī ir ierobežojums viņas izvēršanai no valsts. Tur tas tās, jā. Un to var darīt jau tagad plānojot, respektīvi mēs jau tagad saplānojam, izsniedzam tos mobilizācijas pieprasījumu, un var arī darīt jau pašā izņēmuma stāvokļa laikā, kas ir atkarība no vajadzības, jā, visu to noformēt, tā kā sistēma eksistē, viņa ļoti līdzīga arī bija, tāpēc, ka normatīva bāze mums ļoti līdzīga gan Baltijas valstīm, gan Ukrainā. Ja. Man bažas bišķi, ka mēs uz priekšu aizgam, ka valsts vairs nav tik spēcīga, ka tas bija augstā kara laikā. Ja toreiz visā liela industrija piederēja valstī, līdz ar to bija ļoti viegli pārvaldīt kritisko infrastruktūru. Tagad jau, kad arī pieder privātam sektoram, pateikt, kas viņam jādara. Ja, tagad viss ir privātam sektoram, ļoti grūti to visu. Līdz ar to tāpēc tas vairāk par to sadarbību, par iesaisti. Un tur, man liekas, tas, kā uzņēmējs varu saprast, kādu atbalstu valsts var sniegt, jo bieži ministri nav priekšstata par to, kāda spējas ir uzņēmumi. Ja? Mēs zinām nosaukumu, ka pārdot kurpes, bet varbūt viņam ir kaut kādas iespējas remontēt tas pašas kurpes vēl kaut kā. Tikai tas pats uzņēmējs var zināt, kas viņam ir un ar ko viņš var proaktīvi sniegt atbalstu. Tur tas tās, jā, jo valsts vairs nevar visu top-down redzēt. Bet tagad man ir tas jautājums tāds, kāds klausās šo un iztēlojas, ka man ir ekskavators un es esmu kokzāģētājs, piemēram, un man var paprasīt tur baļķvedēju vai kaut ko tur tam līdzīgi, jāsāk uzmanīties viens. Un galā, ja es tagad sazināšos ar jūsu to biedrību, viņi man tagad visu, ko te pateiks, palīdzēs, es nokļūšu tai sarakstā un man ņems un tad nomobilizēs manu traktoru. Vai jūs kaut kādā veidā tās sistēmas nav saistītas? Tās sistēmas nav saistītas, mēs esam nevalstiska organizācija. Vienkārši mums sakrīt tēmas. Ja. Jā, jūsu tas fokus drīzāk ir uz visādu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, varbūt tādiem pašiem pārtiks ražotājiem vai kaut ko tam līdzīgi. Drīzāk tā, jā? Tieši tā. Vairāk uz to pusi, uz to pusi tieši. Jā, tiem, kas gan ražo, gan sniedz pakalpojumus, tas galvenais. Un arī valsts institūcijas, kuras pilda kaut kādas funkcijas, arī tās vēršās pie mums pēc apmācībām. Jā, tā kā gan preces, pakalpojumu un funkcijas mēs tā varētu. Labi. Uz brīdi pārtraukšu sarunu ar aicinājumu palīdzēt mūsu raidījumam sasniegt vairāk dzirdīgu ausu. Ja tev šķiet, ka tam, ko mēs runājam, ir nozīme, pārsūti raidījumu saviem radiem draugiem un kolēģiem. Jo vairāk zinošu un iebrucējiem pretoties gatavu patriotu, jo vairāk izglābtu dzīvību un beigtu orku. Spied raidījumam patīk un pārsūti tālāk. Iedrošini latvieti pretoties. Mēs jau sākumā pieminējām rokas grāmatu. Tas vairāk ir tā kā buklets, tā kā skaidrojošs materiāls vairāk, ja? Kāds tam mērķis ir vai ar domu tādu, ka tur cilvēks izlasot var kaut ko pats izdarīt savā labā? Kāda tā doma? Tur tā doma ir tāda, ka izlasot šo te rokas grāmatu vai bukletu, vienalga kā mēs viņu saucam, cilvēks zinās tos galvenos atslēgu jautājumus, par kuriem viņam ir jāpadomā. Ja viņš ir no tiem, ko mēs runājam agrāk, kurš pa īstam
domā par to, kā man labāk sagatavoties tādam X stundas apdraudējumam. Ja, ja tur ķeksīšu pēc, tad tas buklets nav priekš tiem, kas domā ķeksīšu pēc. Bet tie, kas pa īstam domā, kā es varētu savu uzņēmumu labāk sagatavot šādam te darbam X stundā, tad šis cilvēks atradīs tāds galvenos pieturspunktus, par kuriem viņam jāpadomā, un dažas ievirzes par to, kā par to domāt. Jo mēs jau ar Vitāliju arī pašā noslēgumā rakstījām, ka šis nav gatavs darbības plāns. Ja, šis te buklets, tas nav gatavs darbības plāns. Mēs nevaram tādu vienotu darbības plānu visiem uzrakstīt. Ja, gan tiem, kas sniedz pakalpojums, gan tiem, kas ražo, gan tiem, kas veic kaut kādas funkcijas. Ja. Tās ir tādas ievirzes, piemēram, ka tavs uzņēmums, daudz uzņēmumu ir saistīti vai pat atkarīgi, teiksim, no transporta. Ir cilvēkiem jāpārvietojās. Ja? Tad kāds ir tavs autoparks? Vai viņš ir pietiekams, lai jūs evakuētos? Vai tev ir vajadzīgs kaut kas no malas paņemt? Ja? Vai tu vari to savu minimālo pakalpojumu apjomu sniegt ar tiem resursiem, kas tev ir? Ja? Tādas lietas, pie kurām cilvēks, ja viņš godīgi būs piegājis šim jautājumam, viņš tur atradīs daudzas atbildes, kā par ko domāt. Ja, tāpēc tā skaitā par cilvēkiem, ja, par to, ko jūs jau te aizskārāt, ja, par to mobilizāciju cilvēku un tā tālāk, kad ir jāņem vērā, tu jau vari plānot savu darbību, ja, bet tev jau jārēķinās, ka ja būs izsludināta mobilizācija, tad varbūt tev ir kaut kāds zemesargi pie tevis strādā, ja, tie tiks mobilizēti, varbūt ir rezervas karavīri, ir rezervisti, ja, atkal tev ar to viss jārēķinās. Ja. Lūk, šāds te jautājums mēs tā kā izceļam priekšplānā, lai uzņēmējs pats varētu domāt un jau pats plānot to savu tālāko darbību. Un ļoti līdzīga rakstura grāmata iznāca arī Zviedrijam. Tieši, Abu grāmatu saites uz abām grāmatām ir podkāstā praksē. Ar to atrunu, ka viņa iznāca pēc mūsu materiāla, jā, līdz ar to tas, un viņam līdzīgs filozofija, ka vienkārši izstāstīt industriju, viņam ir ļoti liela uzņēmēji, un atšķirība no cilvēkiem, kur valsts var piespiest mobilizāciju, ja tu izdarīsi lielu spiedienu uz organizācijām, lielām uzņēmumam, viņi vienkārši pametīs to valsti. Līdz ar to, tāpēc arī Zviedrija mēģina to caur dialogu, caur kaut kādam skaidrojumam, caur izplānu parādīt, ka tas ir viņa loma tā visa. Un otrs par to pašu grāmatu, ja, nav jau tas ir mūsu divu izdomātas lietas, jā, mēs to arī bijām skaņojuši ar bruņotajiem spēkiem, ar ministriju, un mums pat gandrīz izdevās izdot to caur aizsardzības ministriju, bet to atkal iestājas birokrātija, jo tas bija, ja ministri izdod tādu bukletu vai rokas grāmatu, viņiem tad jāsaskaņo ar visam organizācijām, LDDK un kameram, un tad, tas nozīmē, ka tas process uz kādu gadu vismaz izkristu, ja, un mums bija līdzīgs piemērs ar to bukletu, kā rīkoties krīzes situācijā par medikamentiem, jā, mēs kā krīzes pārvaldnieki ielikam tur konkrētas lietas, un pēc tam mums NMPD pārējie teicīs, nedrīkst tad zālēs liku, jā, un viss. Bet cilvēkam, viņam neinteresē tas vatiņu nosaukums, kas tur ir, man vajag konkrēti, ko darīt, jā. Un tāpat šeit baža bija, ka, ja tas aizies tādu formālu procesu, un tad mēs to buklētu redzētu, vai neredzētu vispār, jā, tāpēc arī, ka savu veidu mēs tā kā gājam proaktīvi. Mans komentārs par to bukletu, es atvainojos, es neizlasīju uzmanīgi, es mēģināju, bet man šķiet, ka viņš ir uzrakstīts tomēr tādā birokrāta valodā, iespējams, ka tāpēc, lai valsts viņu pieņemtu oficiāli, ka tas zviedru izskatās nesalīdzinām vienkāršāks, viņš tādiem īsiem teikumiem un tā kā, pirmkārt, arī īsāks tas zviedri nekā jūs esi daudz apjomu ziņā, ja tas ir viens. Un es varbūt teikt tā, ka varbūt tas, kas ir nepieciešams tam bukletam, būtu kaut kāda vieglajā valodā versija. Jo es tā saprotu, ka kas tur ir domāts teikt, bet tas tomēr man šķiet tādā diezgan smagā valodā, vairāk tādā instrukciju valodā, un man baili tā, ka, ja tas ir uzņēmums, ja mēs runājam par kultūras iestādi vai kaut ko tam līdzīgi, viņi pieraduši tādus dokumentus lasīt, viņiem viss ir skaidrs, piemēram, ja, bet katram uzņēmējam tur tai pienotavā vai gaterī varētu būt bišķi smagi šito lasīt, ja. Tas mans tāds novērojums pirmais, vai jūs varētu tā piekrist, ka tā varētu būt. Piemēram, izstāstīšu par tiem. Man liekas, ka tas buklets, kā rīkoties krīzes situācijā, viņš ir vienkāršāk par vienkāršu, vai ne? Jā, tas. Bija līdzīga kritika. Viņš ir sarežģīta. Bija, man liekas, ar vienu nevalstiskā organizācija, kas viņu iztulkoja vēl vienkāršākiem vārdiem. Man bažē ir par to, ka mēs aizietu pa visam tādiem zīmējumiem, piktogramām, ko darīt, jo tomēr uzņēmumi, es pieņemu, ka lielākā daļa ir inteliģenti cilvēki, jā, nav arī tur zinātniski sarakstīti, jā, tur diezgan tāds normāla valoda, jā, varbūt bišķi specifiska, tāpēc, ka mums abiem background saistīts tas ar... Tur varbūt tie paskaidrojumi gari, kāpēc tas ir svarīgi,
ar domu, ka varbūt ka to var izlaist. Nu, ja jau tu tai lasi, tad tu saproti, ka svarīgi dot to secinājumu daļu, ja, varbūt. Bet es man liekas, ka mums tagad ir šita otra versija, būs arī nākamas versijas noteikti, mēs padomāsim, varbūt, ka to kā piemērus kaut kāda citādāk izvietot. Tas jau, nu, es domāju, tas ir, kā minēs, ka tas nav gala versija, ja mēs mācāmies, skatāmies arī ņemam feedbacku, kas nāk no organizācijas. Bet vai ir tāds, es saprotu, tātad jūs šo te dalat pavelti, tur tas nav jāpērk, to katrs var lasīt, iespējams, ka viņam ir interesi, viņš, protams, var jums sazināties, bet vai tā doma ir tāda, ka viņš tiešām var aizpildīt, nu, ja tu cilvēks galīgi nevar saņemties, vai tev ir pilnīgi skaidrs, ka tev nebūs nauda un laiks kaut ko ņemties, tad tu tev principā viņš ir domāts arī tāda tā kā instrukcija, un tu vari kaut ko tomēr jau lietas labā darīt. Tā doma ir, ja? Ka tā vajadzētu viņam strādāt. Tas būtu tas ideālais, kā tam vajadzētu strādāt, kāda bija tā mūsu iecer, kad cilvēks pats viņu lasa un sāk par tiem jautājumiem domāt. No tā lasot nodaļu tai mūsu bukletā, viņš to pārnes ar domās, viņš ir savā uzņēmumā. Kā tu ieteikt lasīt? Jo es iztēlojos, ka tā lasīšana ir tāda, mums jāuztais ir vismaz 3 cilvēku komanda. Viens ir tas, kurš lasot uzdod jautājumus, nu, teiksim, direktoram, ja, tur, nezinu, galvenais grāmatvedis vai ražošanas vadītājs lasa un uzdod jautājumus direktoram, direktors atbild, trešais sēž klausās no malas vai ir pārliecinoši. Nu, respektīvi, izlasīt vienu nepietiks, ja. Ja jūs šito reāli gribat saprast, tad jums viņš ir kaut kādā ziņā jāizdiskutē un jāizprocesē. Tas ir labi ideja, lasīt trietā. Tā varētu būt laba ideja, jā, teiksim, tur uzņēmuma vadība sanāk kopā un viens lasa, un tad viņi apspriež katru to nodaļu, kā tas uz viņiem attiecās. Jā. Es domāju, tas būtu labs sākums. Jā. Un tad jau viņiem jau tur trijotā diskutējot, trijotā vai četratā diskutējot, viņiem jau rastos arī punkti. Mēs šo lietu, šeit ir mūsu vājā vieta, šo mums vajag stiprināt. Jā. Šo mēs varam izlaist, jā, pāriem pie nākamā un tā tālāk. Un tādā veidā iet uz priekšu. Jā. Tā kā tas, ja kādreiz tā, ja kaut kur tā notiek, dodiet ziņu, tas ir tas, kāpēc mēs to darījām. Es gribētu šito uzfilmēt TikTokā ielikt, jā. Tieši tā. Nē, bet man liekas, tur ir par pašu formu un kā tas ir strukturēts. Viņu jau rakstām, mēs abi divi attiecīgi, mums nebija kaut kādi PR eksperti vai cilvēki, kas var iztulkot vienkāršiem vārdiem cilvēkiem, jā. Tāpēc arī, un nevienmēr, ka tas profesionāls var izstāstīt citam, tad pretēji būtu visi tie pasniedzēji no finanšu augstskolas būtu miljardēri. Vai ne, ja viņi māca visus finanšus, bet paši nevienmēr ir bagāti. Ja. Tas pats ir šeit. Tas, ka mēs zinām, kas notiek, šitais mēģinājums bija salikt to uz papīra, kā tas izskatās, noteikti būs kaut kāds pilnveidojums, jā, bet mēs neesam tie eksperti, kas tieši var ieramēt. Tā kā droši aicinājums, ja kāds grib iesaistīties, tad mēs bet arī atgādināsim, tātad ekspertīze viena ir, ka jums ir zināšanas, visticamāk arī izglītība, un tam ir arī praktiskā puse tā zināšanām, kur tev ir no Ukrainas. Ja, tu esi konkrēti skatījies diezgan tuvu un daudz ko analizējis, un tas nav pārstāsts kaut kādu teorētisku materiālu, ja, bet tas vairāk ir tā kā caur praksi. Tas ir pilnībā caur praksi rakstīts, tas nav pārrakstīts ne no kurienes, mēs to paši esam rakstījuši. Paši pat arī struktūru mēs paši mēs pie viņas nonācām, mēs arī savā starpā diskutējām, jo, tu zini, ja, mums ir, šis ir otrais izdevums. Jā, es godīgi sakot nezināju, bet šis ir otrais izdevums. Mēs pirmo publicējām pagājušā gada septembrī, arī tur vienā no Cirena pasākumiem. Un iznāca pirmais, un, protams, ka tur bija ko uzlabot, jā. Mēs to uzreiz redzējām, tāpēc nolēmām jau uzreiz ķerties klāt pie otrā izdevuma. Šis ir otrais papildinātais izdevums, jā, te jau ir mazliet vairāk, te ir vairāk sadaļu. Arī, bet loģika ir saglabāta. Loģika mēs saglabājam jau no pirmā izdevuma, kur ir šis te pats svarīgākā lieta. Tu no sākuma sev jautā, es strādāšu vai es nestrādāšu x stundā. Ja es strādāšu, tad šeit ir saraksts ar lietām, par kurām tev ir jāpadomā. Ja es nestrādāšu, ja es taisu savu veikalu, nosacīto kurpju veikalu slēdzu ciet, tad ir aicinājums būt pilsoniski domājošam un padomāt, kā tu ar tiem resursiem, kas tev atbrīvojās, kā tu vari palīdzēt bruņotajiem spēkiem, kā tu vari palīdzēt civilajai aizsardzībai, kā tu varbūt kaimiņam var palīdzēt. Ja. Šīs ir punkts, ko es vēlējos ievilkt atpakaļ. Mēs ar Vitāliju iepriekš runājot tajā sarunā, mēs jau pieminējām topošo likumu par zemesardzes atbalstītājiem. Grozījums zemesardzes likumā, jā. Grozījums zemesardzes likumā. Vai tam, ko jūs šajā kontekstā, par ko mēs runājam, darām, vai viņam ir kaut kāds sakars ar to? Vai tu redzi tur kaut kādi?
Kopš tā laika, kad mēs runājam, tie likums jau iet uz 3. lasījumu, un arī būs tās juridiskas personas, tur tā arī neparādījies. Mēs esam, tur pašreiz viņš runā tikai par fiziskām personām, par individiem. Mēs uz 3. lasījumu ar Mednieku savienību esam iesnieguši grozījumus, lai papildinātu ar juridiskām personām. Jā, bet tad vairāk tā kā pa klubiem un medniekiem. Nē. Tas par to, ka viņš vai ministru kabinets vai ministrs nosaka kritērijus gan organizācijām, ka jo organizācija ir daudz efektīvāka nekā viens cilvēks. Vai tie 100 mednieki atnāks kā individu vai atnāks kaut kāda organa, tad pat arī sirēns, ka mēs kā grupa vai atnāk katrs pa vienam. Ja? Un arī šis te jautājums par to, ka ja kāds, kuram ir tie traktori iestājās brīvprātīgi atbalstītājos, tas ir daudz labāk nekā viņu meklēt caur zemesardzi un caur to mobilizācijas to pasākumu. Ja? Tas viens otru neizslēdz. Ja? Vienmēr jābūt tam patīkam. Ja tu gribi kaut kādu iniciatīvu izrādīt, ja? Un pēkšņi pie tev neviens nav atradis, ja? Tad tā būtu iespēja. Un tagad sanāk tā, tad tam priekšniekam jāstājās atbalstītājos privāti, un tad viņš saka, bet man vispār arī ir traktori vai tur kurpju veikals, ja? Apmēram tā, ja? Uz to velk, ja? Jā. Es pieņemu, ka varbūt sanāks, ka tas aizies, un tad būs arī kaut kādiem noteikumi, kas arī detalizēs gan prasības, kritērijus, gan arī ko var, ko nevar, jo es teiktu, ka ja nākamreiz šādi grozījumi būtu tikai pēc gada, mēs zaudējam veselu gadu, kur organizācijas jau tagad varētu iesaistīties, jā, un šai gadījumā arī tas varbūt, tās organizācijas, par kuru mēs rakstam rokas grāmatā, jā, ka viņš varētu arī kļūt par atbalstītāju, kā organizācija, jo daudz jau tāpat ir, juridiski viņi neskaitas atbalstīti, bet viņi vairs savus zemesargus uz mācību, viņi maksā, viņiem papildus kaut kāds naudiņas, viņiem arī piedalās dažādos, mobilizācijas pasākumus, līdz ar to, mēs redzam, katru gadu aizsardzības ministrs apbalvo kaut kādas izredzētas organizācijas, kāpēc nelegalizēt to, kas jau tagad ir. Kas jau de facto notiek. Un visas valstis tas ir. Vēl es piebilstu vienkāršot šo te atbalstu, jo vēl viena liela lieta ir ar šo atbalstu, ka, ir uzņēmēji, ir atsevišķi cilvēki, kas grib ziedot, piemēram, zemesardzē, ja? Tas, ar ko tur ir jāsaskarās, lai tu iedotu to, ko tu gribi iedot. Jā, tas ir tomēr, manuprāt, tas tomēr ir mazliet par daudz. Ja? Tur tā visa birokrātija. Tā kā es vēl piebilstu, ka kaut kur vajadzētu iegrozīt arī šīs procedūras, tādu vienkāršošanu saistībā ar šo atbalstu. Ja? Ja tu vēlies atbalstīt zemesardzi vai bruņotos spēkus vispār, vai tur... Manuprāt, ar civilo aizsardzību nav tik lielas grūtības. Tur, man liekas, pašvaldību līmenī tur tāds atbalsts tur ātrāk. Tur citas problēmas. Jā, tur citas, bet tu nemaz nezini, ka tu esi baigais atbalstītājs tur ierakstīts. Man liekas, tur tā praktiska problēma, ja tas ir juridiska persona, viņi kaut ko ziedo vai iedot, nezinu, to pašu transportu ministriem vai bruņotajiem spēkiem, tad viņi pēc tam problēmas piedalīts iepirkumus, jo sanāk, ka tas bija kaut kāds ziedojums. Tas nozīmē, ka tas komersants iešauj sev kāju, viņš 2 gadus nevar piedalīties iepirkumus. Kam priekšums tas ir? Šito pagaidām vaļā nevērsim, jo tas iespējams, ka nav plašai publikai interesanti, bet tās juridiskās problēmas, kas mūs ierobežo, mēs esam runājuši gan par tiem pašiem medniekiem, ieročiem un nezinu ko. Bet mēs runājam par uzņēmumiem. Un uzņēmēji tas, ar ko viņi saskarās. Ja viņi grib noziedot kaut kādas mašīnu uzdāvināt vai kaut kādas, kaut vai kokmateriālus, celiet savu bunkuru. Jums tur vajag ierakums rakt, jums vajag nostiprināt tur ierakumiem maus, tur mācību poligonā, un mēs jums baļķus atvedīsim te 2 kravas, ja? Tas ir, atvest ir vienkārši, bet līdz tam, kamēr tu nonāc, lai tās 2 kravas ievest tur. Bet es domāju, tas ir reāli nav iespējams. Šito kāds varētu pamēģināt, nezinu, Rīgas parki un darzi, kravu ar koksni, vai mēģina aizvest tuvākam 13. bataljonam, jā. Viņi nevar paņemt, viņi nedrīkst ņemt pretī. Un tad sāksies, kas saka, jā. Šausmas. Labi, un vēl pavisam noslēgumā varbūt tāds prāta spēles jautājums. Arī tu sarunā vairākas reizes pateici to, kaut kādu tur x stundu vai kaut ko tam līdzīgi tādu jēdzienu. Mēs esam pāris reizes runājuši par to, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad nebūs nekādas x stundas. Tādā ziņā x stundu tajā brīdī, ja valsts izsludina ārkārtas stāvokli, tad skaidrs, tagad viņai ir, tā x stunda. Bet attiecībā uz to, ka karš notiek, piemēram, vai šobrīd notiek karš starp Irānu un Kataru. Valsts viņi bombardē viņu, bet vai tur ir kaut kāda x stunda? Tātad jautājums vairāk uz publiku un uz to, lai mēs pamudinātu publiku domāt.
kas šobrīd ir, vai ir karš, cik tas ir tuvu un cik tas ir konkrēti šīs saruna, nevis par kaut kādu teorētisku iespējamību, bet vai tas, ka tagad mums to dronu, kur kaut kur nejauši iekrīt un ielido jau biežāk nekā viens, ne? Vai tas jau nozīmē, ka mēs esam jau tajā situācijā un ka mums jau ir gandrīz vairs nav laika, un vai tādā ziņā jūs gribētu uz to sācināt uzmanību, vai jums pašiem nešķiet, kā ir tā, kā mēs jau esam karā? Man liekas, tas pirmkārt, kad jēdziens karš, viņš palika vēsturiski daudzām valstīm viņu konstitūcijas un skaidrs, ka viņš eksistē, bet pa lielam visi iet uz to funkcionālu, kas ir tie izņēmuma stāvokļi, ja? Dažādiem maršalom, nav, kā viņi sauc, kas dod tas nepieciešams pilnvaras pretdarboties, un viņi var izsūdināt vēl pirms tas pat agresijas sākus. Ja? Tas jautājums par to, vai Katara, Irāna ir kara situācija, ne, viņi nav piesūdinājuši karu viens otram, kurš pēdējais vispār pasūdināja karu, ja? Bet abas divas valstis izsūdināja izņēmuma stāvokļus, un attiecīgi viņi parorientē visu savu to struktūru, ka viņi var turpināt pildīt tas kritiskās funkcijas un nodrošināt aizsardzības operācijas un tā tālāk. Mēs sākumā runājām par to, ka uzņēmumam ir jāgatavojas pēc kaut kāda saraksta situācijai, un te laikam ir tā īstā vieta atgādināt, ka tā situācija nevienmēr nozīmē tādu karu, kur kāds ir iebraucis ar tankiem, un tev ir vienīgais iespēja kaut kur bēgt. Ja? Tā situācija var būt tāda gaisā pakārt, ja? Ka ik pa brīdim kaut kur kaut kas sprākst, un tev ir jāfunkcionē. Bet tās metodes, vai es pareizi saprotu, ka tās metodes, kā pat tādos apstākļos strādāt, kas nav īsti ne pasludināts karš, ne tanki brauc, bet ir jau kaut kādi sūdi, ka metodes, kā savu uzņēmumu sagatavot, ir tieši tādas pašas. Tur nekas neatšķirās. Tādā ziņā, protams, smaguma pakāpe atšķirās, ja, vai risks lielāks, ja, bet ideja, kā rīkoties, ir viena un tā pati. Pilnīgi precīzi, bet atgriežoties pie tā uzstādījuma, tas pat nebija jautājums, tas bija uzstādījums, kas ar to karu, man liekas, ka piekrītot Vitālijam, jā, ka tur šie juridiskie momenti ir ārkārtīgi svarīgi, šis izņēmuma stāvoklis, kā mēs noskaidrojam, tad tur ir vesela rinda seku tam, kad tiek pieņemti šie īpašie juridiskie stāvokļi. Es domāju, par to karu runājot, man liekas, ka karš būtu tanīs situācijā, ja mēs aktīvi pretdarbotos ar centieniem ietekmēt mūsu apdraudētāju. Pagaidām mēs piedzīvojam tikai apdraudējumus. Un šeit, es domāju, ir ļoti labi tā tavu piezīme, ka jā, šī rokas grāmata ir domāta gan ar X stundu mēs saprotam arī to brīdi, kad mēs esam tikai apdraudēti, kad mēs vēl ar aktīvu pretdarbību nenodarbojamies. Ja. Un jā, tā rokas grāmata ir domāta arī šim brīdim. Un varbūt, cik es saprotu, mēs tuvojamies noslēgumam, tad vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst saistībā, ka šī domāšana par X stundu un gatavošanās tā X stundai, viņa, protams, ir galvenokārt vērst uz to, ja tas notiek. Ja. Bet, ja pat tas nenotiks, bet ja jūs iziesiet cauri šim gatavošanās procesam un sagatavosiet savu uzņēmumu šiem iespējamiem apdraudējumiem, tad vismaz tā pieredze liecina, ka tādu uzņēmumu arī daudz veiksmīgāk pēc tam strādā pat tad, ja šis risks neiestājās. Ja. Tā kā tur var būt tāda, kā teikt, lai ko mēs domātu par apdraudējumiem un karu, tad šis jebkurā gadījumā ir vērtīgs vingrinājums iziet tam cauri, kā uzņēmumam, sagatavoties, jo tajā gatavošanās procesā uzņēmējs ļoti bieži ieraug daudz tāds moments, kur viņš vēl var uzlabot savu darbu un pat tādā ziņā, ka kaut kur iekonomēt kaut kādus īsākus, tā saucamos shortcuts kaut kādus izveidot un tā tālāk, jo tad, kad paskatās uz tādiem, no tādas liela apdraudējuma perspektīvas, tu pavisam citādāk skaties uz savu uzņēmumu. Man liekas par to, X stundu un tā, par lielam tas ir priekš plānotēm, tas ir ideāls scenārijs, ka tev nav jāuž galva, kur valsts izsunāts izņēmums stāvoklis, aktivizē visas krīzes komandas un tā. Galvenais izaicinājums ir, kā saprast, kad ir sācies vai ne. Šuna apraide ziņas, kas tur notiek, kabinets nav pieņems lēmumu. Ja mēs jau aktivizējam komandu, mēs neaktivizējam. Un liekas, tieši, bet šādas zināšanas var iegūt tikai ar praktiskām mācībām. Tu nevari kaut kādu plānu sarakstīt, jo kaut kas nepiepildīsies no tā visam tiem indikatoriem. Ja. Un tas perfektais scenārijs, ka valsts izsūta stundu X, jā, bet visticamāk, kā mēs piedzīvotu kaut kādas hibrīda apdraudējumus, dronam, visu kaut ko,
Un kā organizācija strādāt, vai mēs uzreiz aktivizējam tos krīzes komandas, mainām to fokusiem uz kritiskām funkcijām tā tālāk. Ja? Un to var saprast tikai, caur mācību testiem, ja? Tad, kad mēs esam nonākuši līdz tās situācijas, ka mums ir jāaktivizē, viss jādara. Ja? Tas ir tas. Bet es piekrītu arī Oiram, tā ir tas, ka tās organizācijas, kas gatavo sliktākajiem scenārijiem, ar dažiem atrunām, paliem, jā, tad viņam vajadzētu bez problēmu pārdzīvot jebkuru civilo krīzi, dabas katastrofu un tā tālāk. Tā vajadzētu būt, jā, jo tā sistēma nav jēgas organizācija veidot divas sistēmas, parasti ir viena sistēma, ja jūs uztrenējat cilvēku strādāt, vispār lauku apstākļos, alternatīva lokācija, visticamāk arī pie kaut kādiem plūdiem, viņi būs daudz rīcības spējīgāki, īpaši par komunikācijas jautājumiem. Es šeit no savas puses varētu vēl pielikt tādu apsvērumu klāt, ka mēs ar Einu ļoti pārdzīvojam par šizofrēnisko situāciju valstī, ka mūs visu laiku mēģina kušināt, kaut ko mierināt, ka kāds kaut ko tur rokas pulsa, viss ir nosargāts, tur tas uzbūvēts, tur tulītās šitas būs un tam līdzīgi. Mēs saprotam, ka cilvēki, tā kā viņus kušina un saka, ka nav pa ko uztraukties, tad viņi patiesībā vēl vairāk uztraucās. Un šī vēl viena lieta. Visticamāk jau uzņēmums izrādīs patiesu interesi, apmācībā, gatavošanā, un to redzēs arī viņa darbinieki, tā uzņēmuma darbinieki, ja, tas visticamāk nevis uztrauc cilvēks, bet nomierina, jo tajā brīdī no sākuma tu esi uztraukts. Tagad sāks mācīt, ko mums karā darīt. Vai tam mums ir karš, vai tam mums ir karš. Tu vispirms uztraucies, normāli. Bet tagad tu izēji to mācību, tu esi izgājis. Un tad tu pavisam drusku savādāk skaties uz to lietu. Skaidrs, labi, karu mums nav. Bet mēs ar džekiem izrunājam, kur mēs iesim, ko mēs darīsim, ko mēs pieslēgsim. Un sanāk tā, ka tas ir tas, ko mēs visu laiku mēģinām padarīt. Runāšana pa karu nevis uztrauc, bet nomierina cilvēku. Pilnīgi precīzi. Pilnīgi tā, ka tu būtu bijis kādās mūsu mācībās. Izskatās, jo tieši tā arī ir. Dienas sākumā tu sāc par to runāt, tu redzi tādu izbildi cilvēku acīs, ka pagad tiešām, tad... Tik slikti ir, jā. Un tad dienas beigās savukārt tu redzi, ka tu pajautā cilvēkiem, kā bija. Vismaz tagad es zinu, ko darīt, jo mēs jau runājam, mēs nevaram runāt tikai par uzņēmumu gatavību. Jā, mums jārunā arī par individuālo gatavību. Jā. Vienlīdz, jo tas individuālā gatavība un uzņēmuma gatavība viņas nekādīgi nevar nošķirt, jo tas uzņēmums nevar būt gatavāks par katru to cilvēku. Jā. Jā, un tad dienas beigās tie cilvēki saka, vismaz es zinu, ko darīt. Un viņš ir apradis ar to jautājumu, un viņam arī ir kaut kādi 3 punkti, ko viņš saprot. Man mājās tur ir jāizrunājas ar ģimeni, 1 punkts, otrs ir, man tur ir jāpaskatās, vai man tur kaut kāda aptieciņa ir pietiekamā līmenī, jā. Un es zinu, ko es darīšu darbā, kad es atnāku. Tā tas izstaro uz sabiedrību. Tas izstaro uz viņu ģimeni, uz visiem pārējiem, un beigās mēs droši vien to grūti izrēķināt. Jā. Nav nekāda pētījuma, nekas, kas pierādītu, cik ļoti tas palīdz cilvēkiem tiešām būt gatavākiem. Arī tiem, kur nevis tiek tieši apmācīti. Es domāju, ka tas būtu arī par valsts aizsardzības dienestu. Es domāju, attiecībā, man liekas, tas, ka mums nebija visus šos gadus valsts aizsardzības dienests, es domāju, ka mēs arī kā sabiedrība esam ļoti zaudējuši. Ja? Un ja mēs salīdzinām ar tām valstīm, kur viņš ir bijis visus šos gadus, tas noteikti nav vienīgais iemesls, kāpēc ir tādas tik lielas atšķirības mums, vai ne, bet varbūt viens no. Jā. Lūk, tā kā beigās vienmēr var atrast kaut kādu priecīgu ziņu vai labvēlīgu notus, kuras pabeigt sarunu. Paldies, ka jūs atnācāt un pastāstījāt. Un droši vien uz tikšanos vēl, ar Vitāliju mēs izskatās, ka vēl noteikti tiksimies, jā, es ceru, varbūt ar tevi arī. Paldies. Labprāt, jā, paldies par uzaicinājumu.